Mani sauc Edgars Bisenieks, un šodienas seminārs mums ir par PVN piemērošanu jautājumiem, kas saistīti ar turismu, došanos komandējumos uz ārvalstīm, viesu izmitināšanu un citiem pakalpojumiem. Semināra darba kārtība mums plānojās šāda. Tātad šeit, šajā slaidā jūs redzat piecus tematus, jeb tēmas, par ko mēs šodien runāsim. Iesim cauri visām tēmām pēc kārtas. Būs gan nedaudz teorijas, kur bez viņas nevar iztikt. Būs arī daudz piemēri, jautājumi, atbildes. Arī šur tur arī esmu ielicis arī skaitļus, tā kā, ceru, ka no tā visa kopā ņemot teorijas un dažādās prakses arī semināra mērķis gūt izpratni, atkārtot, kaut ko jaunu uzzināt par šīm tēmām, visiem izdosies. Un tā kā mēs sākumā apskatījām dažus piemērus par turisma operatoru darbību, tad arī par turisma aģenta darbību. Vēl daži piemēri. Tad mums ir SIA, kurš sniedz ar turismu saistītus pakalpojumus Latvijas PVN maksātājiem, un piemērs konkrēts būs 3 lietas. Te ir jāskatās, kas mums ir jāzina pirms šī pakalpojuma sniegšanas, kam tad īsti šīs te meistarklases ir vajadzīgas. Būs jāpapolās pirms pakalpojuma un jānoskaidro. Ja? Jo te var būt 3 varianti. Tātad, ja šīs te meistarklases ir vajadzīgas šīs trešās valsts komersanta darbinieku privātajām vajadzībām, viņi vienkārši ir komandējumā un brīvajā laikā aiziet un nopērk, izbauda meistarklases, ja? Kā taisa Latvijas ēdienus vai dzērienus. Kā arī, ja mums ir komersants, kurš nav izglītības iestāde, bet kuram ir dienesta viesnīca, ar ko viņš pelna naudu, ja viņš izierē telpu savā dienesta viesnīcā ilgāk par 1 gadu, vienalga kam, saviem darbiniekiem, Ukrainas kara bēgļiem, citām personām, viņš nevar piemērot atbrīvojumu no PVN. Varat pa diagonāli viņu izlasīt, tur ir ne tikai grozījumi attiecībā uz viesu izmitināšanu un taksometriem, tur ir arī vēl cita veida grozījumi. Tāpat cita veida grozījumi ir gan PVN direktīvas projektā, kas ir 2. saite, gan PVN regulas projektā, kas ir 3. saite. Vai nekustamo īpašumu var transformēt no viesnīcas uz daudzdzīvokļu ēku. Tad mums ir ēka, piemērā, kuru komersants izmantoja kā viesnīcu. Tagad tai mainīs statusu uz daudzdzīvokļu ēku. Tur būs visas izmaiņas, kā vajag zemes grāmatā, visos valsts kadastra un citos reģistros, tur viss būs skaisti, tātad viņai būs status jaunais daudzdzīvokļu ēka, un kuru izmantos īres un nomas darījumiem. Kas ir ar PVN?